Un kādu tieši dīvānu mēs meklējam? Mēs meklējam diezgan lielu audumu dīvānu, kas derētos manam klasiskajam stilam. Redz, te ir sarkani, zaļi, tumšāki, gaišāki. Sarkanais īsti nederēs. Kādu tad vajag? Kaut ko tādu neitrālāku, bešīgu, pelēku. Un kas tad ir jāņem vērā, izvēloties dīvānu? Patiesībā jau gan krāsa, gan izmērs, gan materiāls. Tā, lai tā telpā nebūtu ne par lielu, ne par mazu. Mēs šajā gadījumā meklējam klasiskas krāsas, pieklājīgi izmērā. Es domāju, ka 2 dīvāniņus, ko mēs varētu ielikt viesistabā. Šitie varētu būt īsti, Jā. Pamēģinam. Jā, vērti. Jā. Bet šie ir ļoti gaiši. Kā tas būs tajās ģimenēs, ir mazi bērniņi? Viņus var apstrādāt ar speciālu aerosolu, ko var nopirkt veikalā, lai nepieliek netīrumu un būtu viegli tīrām. Tad ņemam? Ņemam. Vajadzētu uz tiem dīvāniem tā kā daudz spilvenu. Re, kur ir spilveni? Nu jā, tepat blakus ejam? Tepat tās skano. Nu, kā tu domā, šie spilveni mums varētu derēt? Izskatās tīri labi. Krāsa der? Krāsa der, viņi ir daudz, faktūra arī der. Nu jā, un galu galā šos spilventiņus varētu samētāt pa grīdu, mazie var sēdēt uz grīdas, vai ne? Jā, būtu ļoti labi. Izrādās, ka mēbelēm var būt arī vēsture, un tieši tādas ir veikalā Skano. To pirmie eksemplāri izgatavoti Amerikā 19. gadsimta beigās. Mūsdienās šīs mēbeles izgatavo Somijā no bērza masīva koka. Tās ir pielietojamas bibliotekās, kabinetos un vienlīdz labi iederas viesistabās un ēdamistabās. Tās izceļas ar unikālām uz augšu paceļamām iebīdāmām stikla durvīm, kuras neļauj grāmatām plauktos noputēt. Spīdās iekšā, ne? Sāc labas lietiņas, tā lampa arī patīk. Jā. Arī šīs baltās mēbeles ražotas no masīva bērza. Sānu malās esošie stikli dod plauktiem vairāk gaismas un labāk izceļas tur novietotās lietas. To, kas attiecas uz mīkstajām mēbelēm, tas mums laikam viss ir, vai ne? Nu jā, bet mums vēl vajadzīgi ir interjera priekšmeti. Un kur mēs meklēsim interjeru priekšmetus? Mums vajadzētu iet uz Alan Deko, jo tur viss kā ir daudz. Interjera priekšmetu veikalā Alan Deko plašā klāstā ir gan klasiskas lietas, gan modernā dizaina izcili paraugi. Mēbeles, pulksteņi, trauki un citi tik ļoti mūsdienīgā mājvietā nepieciešami priekšmeti. Šeit atradīsiet oriģinālas lietas gan sev, gan dāvanas draugiem un ģimenes locekļiem. Cik smuki. Tā kā Rozenfeldu ģimenē ir daudz puķu, tad mums ir nepieciešami oriģināli dažādu izmēru puķu podi, kas iederētos jaunajā interjerā. Tātad meklējam tādus, kas ir dažādi lielumi, bet vienādi. Šitie arī derēs. Mēs ņemsim 3 dažādas lielumus, kā viņi arī ir. Labi, ņemam un ejam. Esam forši izdzīvojušās pa veikaliem, vai ne? Nu jā, tagad laiks atgriezties pie darbiem.
Esam nojaukuši sienu, kas pretēji bažām veicās ātri un labi, tādējādi apvienojot abas istabas. Ķeramies klāt logu ailas un sienu špaktelēšanai, lai pēc tam krāsotu griestus un līmētu tapetes. Topošajā viesistabā jau esam paspējuši gana daudz izdarīt. Ir nojaukta starpsiena, apvienojot abas telpas un tādējādi iegūstot vienu lielu, plašu istabu. Uz 2 no sienām esam jau uzlīmējuši tapetes ar tādu zeltītu mirdzumu, tomēr es zinu, ka tas nav vienīgais, ko, Janete, tu esi iecerējusi iesākt ar sienām. Kas te vēl būs? Lai šīs sienas padarītu interesantākas un apvienot abas divas tapetes, es uzzīmēšu Tirkijas zilus puķis. Dizainere datorā uzzīmējusi ziedu motīvus, tad tie izplaterēti uz īpašas plēves, kas sastāv no 3 kārtām, lai neciestu tapetes un griestu krāsojums. Ploterējumu rūpīgi uzlīmējam uz sienas, tad centimetru pa centimetram vien atdalām liekās kārtas un varam ķerties pie ziedu krāsošanas. Tagad jau nekas sarežģīts vairs. Pašu grūtāko un laikietilpīgāko uzdevumu mēs jau esam veikuši, laikam. Jā. Tad tā sākam tagad tā uzmanīgi. Krāsot ciet to visu pasākumu. Kas šī ir par krāsu? Šī ir uz ūdens bāzes krāsa, tāda puscaurspīdīga. Vai šādu te rakstu veidot var uz jebkurām tapetēm? Jā, un arī uz krāsotām sienām. Kamēr žūst sienu dekorējums, mēs atjaunosim Dagnijas māsas dāvāto gleznu, kas jau sen ilgojas pēc čaklām rokām un pienācīgas vietas dzīvoklī. Un no kurienes šī glezna? Šī ir paša saimnieku glezna. Un viņa ļoti lieliski iederēsies jaunajā interjerā. Izskatās, ka es no viņas esmu iedvesmojusies šī dzīvokļa un šīs istabas krāsām. Bet, lai mazliet pieskaņot rāmu, mēs viņu pārkrāsosim zeltītā tonītī. Gleznas rāmi ar porolonu sūkļu palīdzību noklājam ar zelta vasku. Tas ir vienkārši, nevar kļūdīties un salīdzinājumā ar rotu neuzklājas pārāk biezā kārtā. Arī pašu gleznu noklājam ar caurspīdīgu speciālo laku, kas atklāja gleznas krāsu toņu daudzveidību. Janete, es skatos, tu mums esi tāda kārtīga rokdarbniece. Ko tu esi iecerējis darīt? Tagad mūsu viesistabā ir parādījušies 2 logi, un viņus vajadzētu kaut kā izdekorēt. Un ļoti svarīgi istabas telpas sastāvdaļa ir aizkari. Ņemot vērā to, ka šajā interjerā ienāk klasiski interjera iezīmes, man būs tādi modernās klasikas aizskari. Te jau tu esi uzskicējusi, ja? Jā, šeit ir aizskara skice. Aizskars sastāvēs no 2 toņiem. Zeltītais, kas ir interjerā, un zilis zaļais. Un kam ir domāti šīs skaistās krellītes? Tas krellītes nāks gar aizskara maliņu. Un arī zelta lentīte nāks gar aizskara maliņu, un gan aizskara apakšmaliņu nāks 2 zelta lentītes. Varbūt mēs tagad ķersimies pie darba. Jā, daram.